Dr. Raimonds Karls, dermatologs pēc specialitātes, Latvijas ārstu biedrības biedrs, Rīgas Stradiņu Universitātes infektoloģijas un dermatoloģijas katedras asistents un klīnikas dermaklīnika Rīga dermatologs. Naga sēnīte, neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam it kā ļoti tādā sabiedrībā, kura ir gan pieejama mazgājošie līdzekļi, ir pieejama dažādas citas aktivitātes, bet ir ļoti daudz publiskās vietas, kurās, jāsaka, gan ar nožēlu, salīdzinot ar to, kas bija varbūt kādus 20-25 gadus atpakaļ, kad baseina apmeklējumam vai sportzāles apmeklējumam bija nepieciešams tomēr ārsta slēdziens vai arī bija kāds medicīnas personāls, kurš stāvēja un pārliecinājās par apmeklētāju, tātad nagu un pēdu stāvokli. Mūsdienās tāda kontrola nav, un šīs te publiskās vietas, baseini, pirtis, sporta zāles, trenažieru zāles kļūst zināmā mērā par tādu perēkli, kur cilvēks dodās pēc veselības, bet īstenībā pie tās veselības viņš iegūst sev vēl arī bonusā šo te sēnīti. Visbiežāk viņi sākās ar to, kad parādās iekaisums pirkstarpiņās, kurš var niezēt, par ko arī visbiežāk runā dažādiem līdzekļiem reklāmās. Paiet pāris dienas vai pāris nedēļas, tas stāvoklis norimstās, bet tas nenozīmē, ka infekcija ir pazudusi, tas nozīmē tikai to, ka viņa no tāda pāsinājuma, no akuta stāvokļa pāriet hroniskā stāvoklī, un tālāk viņa ļoti nemanot sāk okupēt visu pēdu un lēnām pakāpeniski arī iemetās nadziņos. Te inficēšanās ar nagu sēnīti ir notikusi ļoti agrīni, un visu šo te laiku cilvēks ir šīs te infekcijas nesātājs. Tāpēc ļoti ieteicams un arī aicināms būtu mūsdienās pievērst uzmanību, jo ārstēšana mūsdienās ir ļoti moderna, sākot no lāzera tehnoloģijām un beidzot arī ar zāļu lietošanu. Zinu, ka daudziem pacientiem nepatīk zāles lietot iekšķīgi, bet, kā es jau teicu, ir iespējams arī lāzera tehnoloģijas, ar kurām var ārstēt un uzvarēt